Kā zināms, sokumā jau tūs baznīcu Latgaļā nebija. Mēs esam pie pēdējos ākas, kas ir no rikiem, no mūžas laikiem sazaglobuose. Kas tie īsti bijis ir nezinām, bet nu lūkšu šos ākas fona arī stostīšu par baznīcas pirmsokumiem Dricanūs. Jo tāda kapelleņa bija mūžā, pie kuras lūdzēs mūžnīki. Sokumā Livonijas mūžos bija kapellus. 16. gadsimtā pēc reformācijas katoļi uzsoka pret reformāciju un tautā laida garīgūs ordeņu mūkus. Ir zinis, ka pūļu laikūs Dominīks Riks Dricanūs i Piļciņā aicinos nu Viļanim Bernardinus. Jīta soka celt i apkolpot kapellas baznīcas. Nu 1758. gada ir zinis, ka Dricanūs ir bijusi publisko kapella oratorijas. Vizitācijas dokumenti ir no 1832, 1849 i 1855 goda. 1849. gadā ir zinis, ka veco baznīca draud sabrukt. 1832. gadā Feliciona Rika īpašumā atsūšo apostolu Jūdas un Seimaņa baznīca bija pilnīgi identiska Piļcinis baznīcai, jo abas bija vienā laikā celtas. Centrālīs oltors bija kūgrīzumim rūtots. Oltorī bijuši Kristus Svāto Seimaņa i Jūdas tāli. Solnu oltori bijuši veltēti Jumprovai Marijai i Svātajam Jezupam. Baznīcas dorzā bija zvonu tūns, 4 stabiņi ar jumtu. Baznīckungs dzīvoja mūžā. 1849. gadā baznīcā pazaroda ūtra spovedneica, Sulli baznīconim i kūka skulpturis Joņam Nepomukam i Kristus leldiņu sasītīs Jēzus. 1855. gadā Mantiefelis soc dūmot par jaunas Myura baznīcas ceļšanu. Pirmais zinomīs baznīckungs ir Julians Šimkovskis, kurš kolpojis 1838., 1842. i 1849. godūs. Pa vidiem tātad patstāvīga prāvesta Dricanu baznīcā varētu būt arī nebijis. Tad 21 godu kolpoja Klements Starvits, kurā laikā arī teikom pie Myura baznīcas. 1873. līdz 1876. gadā Dricanus apkolpoja Bykovus prāvests, par ko ir zinis kristeibu metrikūs. Pēc tam sekoja Dvoržetskis Georgs 5 godi, Lupeiko Stanislavs 2 godi. Nekādas seikogas zinis par jiem nav sazaglobojušies. Prāvesti bija poļaki, miešus turēja latiniski, cerams, ka jīs pavidniecos saprota, ko jiem latgaliski sacēja grāku sūdzētoji.